Ar projekta konkursu Veidosim vidi ap mums Beverīnas novada atbalstu šovasar remontdarbus izdevies veikt divām daudzdzīvokļu mājām Mūrmuižā. Ēkas skāras vecākā stāsta, ka mājas iedzīvotāji jau iepriekš meklējuši dažādas iespējas, kā savu īpašumu sakārtot. Iepriekš jau nosiltinātas mājas gala sienas, bet šovasar, pateicoties projektā iegūtajiem līdzekļiem, izdevies nosiltināt ēkas bēniņus. Ieguvums būs manāms pēc apkures sezonas beigām, jo mēs siltinājām mājas bēniņus, caur kuriem aiziet vislielākais siltuma zudums. Un tā kā mums visiem mājas iedzīvotiem apkures rēķini ir lieli, lai tad kādā veidā samazinātu un domātu, kā samazināt, tad mēs pievērsāmies šam projektam. Un tad gaidīsim apkures sezonas beigas. Projektu konkursā piedalījusies arī blakus daudzdzīvokļu māja. Tai nosiltināta rietumu gala siena. Kā jau mūsu mājas iedzīvotāji saka, kad paliek siltāk. Kaut vai galus nosiltinājumi, bet tomēr ir siltāk. Jā, tad tas jau ir tiešām reāls, tas iegūms jau ir jūtams jau, ja? Maziņš iegūms. Varbūt kādu grādu, 2 ir siltāk, bet arī rēķinā tas parādās. Tā kā mēs esam apmierināti, un nākošā doma mums ir siltināt visu mūsu garo ziemeļsienu. Abu namu pārstāvis stāsta, ka ir gandarītas par šādu pašvaldības piedāvāto iespēju. Tā radusies sadarbojoties ar pašvaldības savienības dibinātu struktūru vienību Sabiedrība ar dvēseli. Projektu konkursa mērķis ir iedzīvotājiem sniegt iespēju realizēt dažādas savas mazās idejas, un jāteic, ka šogad kopumā tika īstenoti 6 projekti. To vidū bija gan nometnes bērniem, gan radošās darbnīcas, gan arī dažādi pasākumi ar mērķi savest kopā vairākas iedzīvotāju grupas. Beverīnas amatnieki realizēja projektu Kaimiņu būšana 2015, uz kuru ieradās aptuveni 300 iedzīvotāji. Un, īstenībā tas ir viens no grandiozākajiem pasākumiem, manuprāt, vasarā, kas šeit arī ir norisinājies. Vēl bija ļoti laba ideja arī Ūdriņās izveidot stends, kurš ir, informatīvs stends, būtībā pašā Beverīnas novada tālākajā nostūrī. Īstenībā tā ir ļoti laba doma, jo turistiem tā ir iespēja redzēt kaut ko interesantu arī Ūdriņu galā. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 3000 eiro. Savukārt katrs projekts savas ieceres īstenošanai varēja saņemt līdz 500 eiro. Jāpiemina, ka 3 labākie projekti tiks virzīti arī vērtēšanai pašvaldību savienībā.